Labrīt! Labrīt, dārgie draugi! Uzrakstiet, kā ir redzams, kā ir dzirdams. No kurienes pieslēdzaties. Jā, tomēr diezgan daudzi teica, lai es izēju ētrā šodien, kā klausīsies ierakstā. Jā, es esmu priecīga, jūtos priecīgi jūs atraut no kaut kurienes. Ceru, ka jūs sēžat sastrēgumā uz jūriņu. Ja tā ir, tad nospiežiet kaut ko. Vai varbūt ravē dobītes, tad novēl cimdiņu un atsūta kaut ko. Jā. Ko tu dari pašlaik? Uzraksti. Labrītiņ, labrītiņ. Tā kā es pieļauju, ka šodien būs rekords minimumā, kas pieslēdzās pie ētera, bet es sapratu, ka man sēdien ir jābrauc uz Rīgu, ka es sagaidu Inesu Gutermanu un nedēļu viesosies pie manas kolēģi, var tā teikt, vai tuvu dvēseli, no Maltas. Mums būs pasākumi pāris un es viņu pavadāšu kaut kur pa Latviju visdrīzāk. Ko pārējie dara, kas ar puķītēm, kas vēl kaut kur. Jā, un pēc tam arī visādi pasākumi un tā, es domāju, es nezinu, kas iziešu nākamreiz ēterā. Ir kaut kādas tēmas, kas, viņas ir, ar kurām man gribās ar jums parunāties, bet vairāk, ziniet, ne tā, ka man te tagad ir baigais viedoklis, pa kaut kādām tēmām, protams, ir kaut kāds redzējums, ar ko es gribu padalīties, vēlos padalīties, jo vairāk jau tas tāds, lai pievērstu uzmanību, vai ne, kaut kādai tēmai, ja man šķiet, ka jāpievērš. Bet ir kaut kas, ko man gribās vienkārši sadzirdēt arī jūs, tā kā es priecājušos, ja jūs būsiet arī aktīvāki, un es dalīšos ar savu, tīri, tas viss būs manas kaut kādas pārdomas, mans kaut kāds redzējumi, mani kaut kādi novērojumi, un daudz, kur ir man vienkārši jautājumi, jā, jo ir kaut kādas tēmas, ko es saprotu, ka tas pārvēršās tā kā kaut kādā epidēmijā, jā, tā ir kaut kāda parādība, kas mūsu laiku sabiedrībā, viena no tām ir, kur es runātu, tāda vienaldzības epidēmija, paviršības epidēmija, kas iet roku rokā, tā paviršības vienaldzības. Un otra ir agresijas. Jā, tās tādas aktuālas tēmas, par kurām man ir arī vērtīgi jūs sajust, jūs sadzirdēt. Un tā kā Instagramā ir ļoti ērti jūs ieraudzīt. Un jā, pazūd tie komentāri, bet tā, ko lai dara? Tā tas ir, žēl, ka viņi pazūd. Bet tā tas ir. Lūk, bet kamēr mēs te pieslēdzamies, es padalīšos to, ko jūs par sadarbību. Tā ir trešā tēma, ar kuru es sākšu. Un kamēr mēs te pieslēdzamies, jā, iespējams, ka mēs arī tik maz būsim, bet kā ir, tā ir. Es saprotu, ka ir saulīte un ir paziņots, ka vasara būs tikai 2 dienas, tad jāskrien, jādara, un kad pārējiem, kam būs vēlme, noskatīsies vēlāk. Tā, es gaidu, ka jūs rakstīsiet, no kurienes jūs pieslēdzaties, un ko jūs pašlaik darat, lai tas lauks mums veidojās. Atpūšos pēc skaista piedzīvojuma dabā. Es pastāstīšu jums tikmēr par sadarbību. Tātad es Facebookā es biju ielikusi 2 ierakstus, Instagramā es ieliku tikai daļai vienu, jo te neļauj apjoms, un man kopēt to tekstu uz bildītēm likā bildīts, tas priekš maniem pa daudz prasīts. Man pacietības tik daudz nav. Un otro es vispār neieliku, bet tas ir tāds, tātad es ieliku tādu tā kā sludinājumu, kad es meklēju sadarbības partnerus, konkrētas vietas, kas varētu piedāvāt man vietu, un es no savas puses piedāvātu arī savu ieguldījumu tajā visā. Un mērķis bija pasākumiem,
tādiem, kuras tad šo pasākumu idejas man jau ir galvā vienai gadu, vienai pusotru gadu, un viena ir spontāna ideja, ko man gribās konkrētā datumā šovasar mums visiem. Un es tā aizdomājos, kāpēc tik ilgi tās idejas ir, bet es viņas neesmu realizējis. Un es neesmu realizējis, tāpēc, ka es esmu slinka bremze. Un bišķiņ slinka es mēdzu būt, bet bremze es taču neesmu. Ja kaut ko es neizdaru, tad jautājums ir, kāpēc, un es vienmēr meklēju tās atbildes. Un es sapratu, ka pat tagad aizbraucot, apskatoties vienu viesu namu, iepazīstoties jauno menedžeru, konkrēti Lācītes, kur es esmu taisījis ārkārtīgi skaistu pasākumu ar brišanu gaujā. Un tā, un viņiem ir arī datums viens darbdienā brīvs, kurš man tā kā derētu. Un es sapratu, ka es tā kā nevaru pieņemt to lēmumu, rezervēt to datumu. Un es sāku skatīties, kas tas ir, kas manī ir tāds, kas man liek bremzēt. Jo cilvēki jau prasa un gaida, kad kaut kāds kopā sanākšana šogad būs ar mani, pie manis. Un es sapratu, ka tas ir, telcī ir 250 eiro, mūziķi 150-200 eiro. Tā kā es sapratu, ka minimālās izmaksas bez gulēšanas, bez ēšanas, bez nekā ir jau 500 eiro. Un tas nozīmē, ka ir jāsavāc, piemēram, 20 cilvēki, un no katra cilvēka vismaz 35 eiro jāņem. Un es sapratu, ka tur neiet runa par cilvēku savākšanu, bet ka man ir pretestība pret cenas noteikšanu, tāpēc, ka es jau 2 gadi strādāju pa ziedojumiem, un ka man šis energoapmaiņas modelis, ziedojumu princips, ka man viņš ir, ka es viņu vēlētos saglabāt. Es viņu vēlētos saglabāt, protams, visur tas nav iespējams, piemēram, tādos ceļojumos vai vēl kaut kur, kur ir konkrēta maksa. Un es aizdomājos, ka īstenībā man ir diezgan daudz ko piedāvāt, kas ir nemateriāls. Jo vēl jau ir kāpēc es daru pa ziedojumiem. Tur ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc. Un tad es izmēģinu uz sevis energoapmaiņas 3. līmeni, daudz ir gājuši šo manu kursu un saprotu, ka katrā apziņas līmenī ir sava energoapmaiņa. Mums ir tāds līmenis, kur mēs visu laiku esam mīnusā. Mums ir tāds līmenis, kur mums ir jāiemācās līdzvērtīgi apmainīties, tātad jāiemācās noteikt savas enerģijas vērtību un līdzvērtīgi apmainīties ar citiem. Lūk, un tad vēl ir tas, kas ir 10. tiesa un kalpošanas daļa, tā ir pavisam vēl atsevišķa tēma. Un ir 3. energoapmaiņas līmenis, kur es apmainos ar visu, kas ir. Tad tā ir pilnīgi cits tas tur. Un es saprotu, ka es vēl pat līdz galam neesmu tajā līmenī. Man viņu izmēģināt gribās. Es jau viņu izmēģinu no sākuma tā kā uz pusgadu, un teikt jau ir iegājuši 2 gadi, un man tā kā es sāku domāt, kas vēl ir tas, kad jau vairāk kā 10 gadus es izmēģinu šos jaunos kopredzes formātus. Es saprotu, ka tā ir nākotnē, es saprotu, ka tas ir kaut kāda globāla shifts, tāda pārmaiņa, paradigma maiņa, kur mums kā patērētāju sabiedrība ir jāpāriet uz šo kopredzes sabiedrību. Es ir daķernē opšistu, krieviski saka. Tai pārmaiņai viņai jau jānotiek no sākuma galvās, pēc tam viņai jānotiek kaut kādā veidā ekonomikā, sabiedrībā, un cilvēkiem vispār pie tā jāpierod, jo pašlaik, ja tu esi, piemēram, es arī pati pašai man ir bijis retrīta centrs, es esmu bijusi vietas saimniece, un es saprotu, ko nozīmē ieguldījums, es saprotu, ka ne tikai tas, ko maksā tā vieta, ko tu esi samaksājis, lai tā vieta būtu, ko tev maksā ikdienā viņu uzturēt, un es saprotu, ka tas ir jāatgūst. Tāpēc es saprotu, ka pilnībā neviena vieta šajā konkrētajā laika nogrīznī nevar visu laiku darboties ikdienā 100% bez naudas. Tātad viņiem ir 80% ir jāņem nauda, un tie, kas jau saprot arī, teiksim, kaut kādu citu pievienoto vērtību, ko nozīmē kalpošana, ko nozīmē, ja viņi grib papildināt savu plūsmu pārpilnības, tad viņi var kaut kādus labdarības projektus, kaut ko ielaist, tur kaut kādu sociālo, varbūt pasākumu vai kaut ko tādu, jo viņi saprot, pa ko ir štēle. Bet mans tas gadījums vai mans piedāvājums, kā es to redzu,
Viņš vispār nav par to, ka es kaut ko vēlētos na haļavu vai pa brīvu. Vispār nē, man tā nekad nav bijis. Es vienmēr esmu ļoti pat skrupulozi skatījusies, lai es nekur nepalieku parādā. Un ja es kaut kur varu nepalikt parādā, noskatoties pat YouTube video kaut kādu, kas man ir norizonējis, un es tur esmu kaut ko sajutus, es skatos, vai nav iespēja tur pārskaitīt kādu 5 vai 10. Un es tam ļoti skatos līdzi, jo es saprotu, ka no tā ir atkarīga arī mana tāda plūsmiņa. Bet šajā gadījumā es domāju, bet man ir tik daudz, ko es varu iedot tai vietai. Nu, tātad bez naudas. Jā, tātad, ko es varu iedot tajā, lai var apmainīties bez naudas. Un es sapratu, ka man ir auditorija, ka man ir, teiksim, forši pasākumi, kurā šis vietas saimnieks var piedalīties, pievienoties kopradē, tātad mēs kopā saštukojam, kā tur viss būs. Kopā izveidojam konceptu. Jā, es saprotu, ka tas ir vispār attiecās uz vietām, kur nav kaut kādas gultas veļas un gulēšanas un tā, jo es saprotu, ka tur pa katru cilvēku tās ir izmaksas. Bet vairāk pa vietu uz, piemēram, 3-4 stundām, jā, bez kaut kāda jumta virs galvas vai, ja lietas nojumīta, jā, tātad tur, kur tam cilvēkam izmaksas nav pat elektrībai, jā, tādas reālās izmaksas viņam nav tādas uz tieši to konkrēto pasākumu. Lūk, varbūt zālīt nopļaut, bet zālīt tāpat jānopļauj, palielam. Tātad tā ir darba diena, kad nebūtu arī nenokavēt nekādas kāzas, neiztraucētu, kur to peļņu var iegūt. Kaut kā tā es savā galvā izdomāju, ka es esmu gatava atkal pamēģināt šādu formātu. Un tātad, ko es varu piedāvāt, tā kā man piedāvājās arī fotografi, kuri grib sevi, tā kā, lai es padalos pēc tam ar tām fotogrāfijām, un viņi, tātad es varu ko piedāvāt. Es varu piedāvāt foršu pasākumus, varu piedāvāt auditorijas, varu piedāvāt potenciālos klientus, un es varu piedāvāt skaistus ierakstus sociālajos tīklos uz savu auditoriju, un tādā veidā, teiksim, pastāstīt par šo vietu. Jā, un man liekas, ka tas nav tik maz, jā, jo šādas reklāmas, piemēram, man ir piedāvājuši pa maksu, kad es no kādu produktu, un tās nemaz nav tik mazas maksas, jā, tas nav tik daudz, cik es samaksātu par telti, piemēram, mācīties. Tas ir vairāk nekā es samaksātu par telti, tā es gribēju teikt. Lūk, lai es vienkārši kādu produktu pastāstu jums par kādu produktu, bet es esmu ļoti atbildīgi pret to attiecos, tāpēc es saprotu, ka cilvēki, tā kā klausās, un viņiem ir, ietekmējās, un ja es pati neesmu par kaut ko ļoti pārliecināta, ja man pašai kaut kas ļoti, ļoti patīk, un es esmu sajūsmā, es dalos pa brīvu par to, un man ir bijušas arī auzas ar to, jo es kādreiz ar kaut ko, man liekas, baigi forši, un es padalos, un pēc tam pēc kādu brīžu saprotu, ka es pārsteigusies, ka nemaz tik forši nav. Es jau esmu to tā kā izreklamējusi, un cilvēki jau to sākuši lietot vai skatīties, un tā. Tā kā tas viss ar tāds ir ļoti tāds nosacīts. Lūk, un tā es savā galvā izdomāju, un tad es ka ja es varētu paturēt cilvēkiem to formātu, jo man jau ir interesanti ne tikai, lai koprada ar vietas saimnieku, bet man ir interesanti arī koprada ar dalībniekiem. Un mums jau daļai izdodās, tā kā es šos gadus pēdējos, lai es varētu atļauties strādāt pa ziedojumiem, es esmu telpas īrējis no pašvaldībām, kur ir, tā kā mazākas tās cenas stipri, jā. Un man nav jāstreso par to, vai no tiem samastiem ziedojumiem pietiks tur telpu īrei. Un muzikantiem. Parasti ar muzikantus es arī aicinu tādus, kuriem, cik tur paliek, tik es iedodu. Jā, tā, kuriem nav kaut kāda konkrēta. Ir man, protams, arī tādi, kur uzreiz tur 400-500 eiro prasa. Un citreiz es noriskēju ar to, ka varbūt man būs jāpieliek. Bet aptuveni tā, lūk, un tad, protams, ka ir arī pašvaldības vietas, es domāju, visādas muižās pašvaldības un tā, bet, viņi man Instagramā nesako, un tāpēc es nezinu, kā viņus tā kā atrast, un šeit man pat vairāk tāda meklēšana, jūs varat apskatīties manus Facebook ierakstus, Sirceļš Facebookā ierakstus, lai jūs, ja jums ir interesi vispār, kā es to redzu, kā es jūtu, lai es tā neizplūstu. Un tad es iedomājos, par to, ka dalībnieki arī piedalās, piemēram, tajos manos pasākumos, kāds tur kaut ko uz galdu uzliek, kāds, piemēram, sarmīt iesaistās ar telpu dekorēšanu, kāds vecīts atved, kāds vēl kaut ko. Un tas ir tāds formāts, kas man ir ļoti interesants, viņš man nevienmēr bijis veiksmīgs, tagad es jau to iekšēji, tāds iekšēji jāveiksmīgs, tāpēc, kad
Man ir bijuši ļoti lielas vilšanās pēc tādiem. Es kādreiz uztaisīju, vēl tagad Facebookā Daina uzrakstīja, atcerējās Dombiedru sajietu, ko es uzrīkoju pirms 8-10 gadiem. Tas bija ļoti skaists ārēji pasākums, bija ārkārtīgi daudz cilvēku un tas koncepts, un man bija retrīta centrs, un es pat sarunāju vēl blakus mūža telpas, kur mēs visi darbojāmies, un katrs piedāvāja tās meistarklases, ar ko viņš bagāts, un citi gāja klausīties un dalījās. Tikai meistarklases, piemēram, tur iet tāpat Dainiņa, tik forši māk nezāles taisīt, gatavot nezāles. Viņa ļoti, bet tur bija viens tāds punktiņš, kurš man tā kā ielēja to daravas karoti. Tajā visā, tā bija gandrīz nedēļa, tur milzīgs tāds pasākums. Un kad vakaros, kad vajadzēja, kurš pacels roku, kurš ies uz virtuvi, tas tādā lielajā mūžas virtuvē, tur visu dienu mizot kartupeļus un taisīt priekš pārējiem ēst, vajadzēja 4-5 cilvēkus, tad neviens to roku necēla, un beigās mēs paši gājām, es gāju pati reāli uz virtuvi strādāt, un bija ļoti ilgs klusums, kamēr kāds tur, un es domāju, redz, visi grib būt meistari, grib būt tie, kas ņem no tiem meistariem, viņi grib to foršo daļu, kādam ir arī grīds jāmazgā, un kādam ir arī ēst jāuztais, un kādam ir tie kartupeļi jānomizo. Un uz šito darbiņu neviens nebija gatavs, tā kā negribēja reāli tajā iesaistīties. Tāpēc tas tāds, man ir bijušas visādas tāds, tad es esmu mēģinājusi taisīt kolēģu tikšanās, kur katrs padalās savos kaut kādos lifehackos, kaut kādos tādos, ko viņš ir sapratis, tādu, kas ir tā kā vērtīga tava pieredze, pieredze ar stāsti kaut kādi tavi ar klientiem, ar tavu dzīves ceļu, kā tu tur esi nonācis, kā tu esi ticis ar to galā, ar kaut kādām bailēm, ar kaut kādām situācijām. Citreiz ir tā, kad savācās, un tie cilvēki, viņi vienkārši paņem mikrofonu un stāsta kaut kādas, vienkārši stāsta par sevi, un runā, un tajā, ko viņš stāsta, nav nekādas pievienotās vērtības. Tādas lietas, es nezinu, vai jūs jūtat, par ko es runāju, bet viņas ir, un, protams, ka es aizdomājos citreiz, vai tas ir tiešām, es visu laiku skrienu tam vilcienam pa priekšu, un varbūt tas tiešām ir ārkārtīgi daudz gadus pa priekšu, to, ko es tā kā jūtu, un to, ko man gribētos realizēt, bet es saprotu, ka savādāk jau tas neienāks. Tas šifts galvā, tā pārbīde galvā, viņi jau nenotiks vienas dienas laikā pēkšņi visiem. Un acīm redzot, tā pa pilieniņam ik pa laikam ir jāpamēģina un jāpaskatās, izdosies vai nē. Jo cilvēki, protams, ka viņiem liekas, ka tas ir tādas bartera attiecības, viņi īsti nesaprot, viņi neprot viņas vēl pielietot. Bet vakar es aprunājos ar Vīvitu, kura Portugālē kā volontieris strādā. Vīvita, ja tu skaties, tad es ceru, ka tev nekas nav pretī, kas atskaņoja. Un man ļoti uzrunāja, īstenībā tas tavs, ka tu man uzrakstīji, ka, piemēram, tu dzīvo istabiņā, kura viņiem, tiem pašiem saimniekiem, ir arī Airbnb pa 50 eiro dienā, un ka tikai tava dzīvošana nosacīti, ir 1500, plus vēl tu ēd, plus viņi vēl tevi visur vadā, un es domāju, tad tie saimnieki var izrēķināt, ka tavas izmaksas viņiem ir lielākas nekā, iespējams, ka viņi var atrast varbūt pat 1500 cilvēku, kam maksāt algu, bet viņi tevi gan izmitina, gan baro, gan vadā, bet neko nemaksā tā kā naudā, un tu parēķini to visu apjomu, un tad eini saproti, kur. Šeit es domāju, pieļauju, ka šiem barteriem, redziet, to vēl valsts nav izdomājuši aplikt ar nodokļiem brīvprātīgo darbu. Un līdz ar to es domāju, ka šeit ir arī tas, kad šāda palīdzēšana neapliekās ar nodokļiem, šos cilvēkus nenoformē darbā, un dažās valstīs tie 50 un vairāk procenti apjomi, un varbūt uz to nodokļu rēķina, teiksim, tas sanāk arī tīri finansiāli izdevīgāk, jo ja tā rēķina, tad varbūt tas nemaz nav tik finansiāli izdevīgi, ja tu piedāvā vietu un tā tālāk un ēdienu un tā. Lūk, tā kā vispār man šie formāti ir interesanti. Vai jūs uzķērāt, ko jūs par to domājat? Vai mūsu sabiedrība ir gatava
mēģināt daļēji, tāpēc, kad tu nevari nomaksāt nodokļus, uzturēt viesunamu un tā tālāk, un atgūt kaut kādu, ja tu vēl esi paņēmis kredītu un nomaksāt visus šos te kredītprocentus, ja tu reāli 80% vismaz nedari vecajā veidā, kas ir tirgus ekonomika. Jā, tirgus ekonomika, kāda pastāv te jau simtiem gadu, jā, tad, kad nosaka cenu, jā, un tā. Tā kā, ja šeit ir kāds, kam ir viesunams vai mūža, piemēram, jā, jo man tie formāti, tās idejas ir saistīts ar 3 projektiem. Tātad viens ir vienkārši vieta vasarā, kur savākties kopā un foršu pasākumus rīkot. Tad, kad jau būs vieta, tad es arī ielikšu un jūs visus uzaicināšu pievienoties. Tād otrs ir šīs darītāju brokastis, pa kurām es jau ļoti ilgi runāju. Tātad tā būtu forša, ka tās būtu kaut kādas vai viesunami vai muižiņas dažādās Latvijas vietās, kuras sestdienu rītos, vai varbūt kādreiz var arī piekdienu rītos, ja man ļoti patīk cilvēkus atraut no viņu sistēmas darbiem. Tad, kad viņi, nevis, ka es atraudu, bet kad viņi izvēlās sevi, kur varētu dalīties, cilvēki varētu dalīties ar sādu, ko viņi dara, un meklēt dombiedrus, un taisīt kaut kādus tematiskos pasākumus ar stāstiem, tādiem vērtīgiem, pievienoto vērtību. Jā, man ir daudz visādas tādas idejas. Nu, man tie formāti jau ir bijuši citos bišķiņi izskatos, bet teikt man gribētos, jā, tāds branču veida. Tā kā, ja ir vieta, kur ir pavārs, kur ir iespējas uztaisīt tādas brokastis, jā, tad tur jau būtu, protams, ieejas maksa, tur pa ziedojumu to nevarētu izdarīt, ir dēļ tiem cilvēkiem, protams. Bet man liekas, arī tā vērtība tāda, ka mēs iepazīstam daudz vietas jaunas, tāpēc es labprāt dažādās vietās to organizētu ar jums kopā, un jūs esat mana auditorija, tad jūs esat jau pēc fakta līdzīgi domājoši un jūtoši. Kā jums vispār šitās idejas padalīt? Es jūs neredzu vispār, man iet, es domāju, vai man iet komentāri, vai ir uzkārušies, vai jūs tik uzmanīgi klausties, ka jūs nemaz neko nesakat, jo nemaz jau tik maz jūs nesat. Un trešais ir tas vienas dienas koris, tātad, principā es meklēju ēku, celtni ar labu akustiku. Tas var būt angārs, tā var būt, jā, ja jums ir gali baznīcās, tad ir ārkārtīgi daudz slēgtas baznīcas, kuras atslēdz tikai vienreiz mēnesī Latvijā, un tās dziesmas viennozīmīgi atbilst arī, man liekas, tā mūzika jau vispār atbilst baznīcas formātam, man šķiet. Tā kā, ja jums ir gali kaut kādās baznīcās pie augšiņām, kur varētu par to aprunāties, un ja jūs varat to izdarīt, tad, jā, tas ir tas vienas dienas koris, lūk, ko varētu organizēt. Tā ir tāda kustība pasaulē, viņa jau diezgan populāra, un viņai ir ļoti, ļoti liela enerģija, kas uzlādē tos klātesošos. Jā, tad tas savācās un vienkārši ģenerē vaiprātīgu apjomu enerģijas, ko katrs aizved mājās. Jā, tā kā savienojās kopā, lūk, un tā kā tās pēdējās 2 idejas, viņas jau ir ārkārtīgi sen. Tā pirmā ir konkrēta vieta, kur vietas vienkārši meklē vietu, gribētu, tāpēc, ka es gribu saulēku, tāpēc droši vien, kad nevisai tālu no Rīgas, augustā tādu sanākšanu, bet riktīgi feinu konceptu, ļoti, ļoti, man liekas, būs foršā, un jā, tā kā tas ir par to, un teicu, gaidu, lai jūs uzrakstat, uzmanīgi klausāmies. Gaidu, ko jūs domājat, kā jūs redzat vispār kopredzes formātu, un tie, kas klausīsies pēc tam, tur YouTube vai vēl kaut kur, uzrakstiet komentāros. Vai pasaule ir gatava kopredei? Vai tu esi par to domājis? Vai tu esi to mēģinājis? Vai tev tas ir nostrādājis? Vai tev šķiet pa agru un vēl nav laiks vispār to mēģināt? Tātad, kur katrs, jo jūs saprotat, jā, kā šķirās koprede. Tātad, es pat to redzu kaut kādos koncertos, es esmu runājis arī ar
mūziķiem dažiem par šo tēmu, ka, piemēram, ir skatuve, mākslinieks, un ir tie skatītāji, patērētāji, klienti, kuri nopērk biļetes, jā, un viņi tad viens dod, un pārējie ņem, un viss tik plakani. Bet, kad to var arī ļoti darīt, iesaistot kopradēju skatītājus, jā, aizsūtīt viņiem, piemēram, 2 dziesmas, lai viņi iemācās balsis, sasēdināt pa balsīm, un uztaisīt ārkārtīgi skaistu kopā dziedāšanu, jā, un tam ir pilnīgi cita enerģija, tas pārvērš visu to koncertu, vispār pārvērš jau pašā saknē, jā, ar tik ļoti vienkāršu darbību. Lūk. Jā, Jāna, Dace, tu esi, sapratu, ka tu esi Dace. Kad maza daļa. Nu jā, tā kā jau 10 gadus es mēģinu, tad es saprotu, ka, droši vien, ka jāmēģina, jo es neesmu plintiem tas krūmos, pamēģināšu, varbūt, ka atsauksies. Ir jau, kas atsaucās pa vecam. Jā, cilvēki ļoti atsaucās, sūtīja visādas vietas, jā, Rūmenes muižu, jā. Un es apskatījos cenas, ka tur ir 16,000 pa kompleksu īri. Un es domāju, jā, tur nav variantu, acīm redzot, jā, tur, lūk. Un tad, kad jūs saprotat, tad, kad jūs iesakat vietu, arī man, jā, es saprotu, ka agrāk tak ieteica man vietu, kā es darīju. Es apskatījos, sajūtu to vietu, un tad es sazinājos ar saimniekiem, braucu skatīties, bet kā tas notiek? Ja es sazinu ar saimniekiem, viņi atsūta man cenu lapu, saprotat? Katram saimniekam, kurš vispār neko nezina pa mani, pa šo formātu, visu šito izstāstīt, jā, un tad viņam būs tāds, vispār, tu gribi dahaļavu, jā, kas tas tāds vispār ir? Oi, nezinu, jā, tā kā, man liekas, kad šajā gadījumā es pieļauju, kāpēc es par to arī stāstu. Es par to stāstu tādēļ, lai cilvēks, kurš šo dzird, pēkšņi te ietrāpās kāds, kam ir forša vieta, viņam tas nav, tam jau nav jābūt viesunam, tad varbūt vienkārši izpļauta pļava, vēlams ar nojumu, lai nav jāīrē telts, ja gadījumā lietus, lai nav tās izmaksas, jā. Lūk, un tas ir jau ļoti, es jau domāju arī par tiem cilvēkiem, lai visi, kas var, lai viņiem nav naudas jautājums, vai lai viņiem motivācija nebūtu nauda, saprotat? Lai viņš var atļauties tur aizbraukt arī tad, ja viņam ir štruntīga naudiņa tajā brīdī. Jā? Tad, lai nauda nebūtu noteicošais faktors, jo tas ļoti maina enerģiju. Es gribu, lai jūs arī to saprotat. Kāpēc? Tas nav tikai tāpēc, ka man redz ir ienācis tāds dzīves periods, ja? Ka es negribu ņemt naudu. Man teikt ir tāds dzik galvā, ja? Ka es negribu likt cenu. Nē, tas nav. Tas nav tāpēc. Tas ir tādēļ, ka es jūtu, ja cilvēkiem nav konkrēta cena, tad, ja viņiem nauda nav noteicošais faktors, viņiem mainās motivācija. Un ja viņiem mainās motivācija, dēļ kā viņi brauc, ir pilnīgi cita enerģija. Jūs piekritīsiet tam, ja cilvēki pērk biļetes, viņi brauc ar pilnīgi citu. Viņi ir patērētāji, viņi apsēžās un tagad, davai tie, kas tur skatos, atpelniet man tagad to manu ieguldījumu, ja? Viņš ir reāli patērētāji, viņš nav koprades enerģijā. Jā, un tas lauks, kāds rodās vienā vai otrā gadījumā, viņš ir ļoti, ļoti savādāks. Uzrakstiet, ka jūs saprotat, par ko ir runa. Un man tas lauks daudz labāk patīk. Tad, kad nav šī, jo ja cilvēks samaksā konkrētu cenu, viņam ir uzreiz tā vecā tipa attieksme un redzējums. Un viņš ar tādu atnāk. Viņš ir nopircis biļeti un tagad gaida, ka viņam iedos par to biļeti to, ko viņš, tas atbilst viņa ekspektācijām. Un tas ir pilnīgi kaut kas cits. Un redz, tas jau man ir 15 gadus bijis. Un tad ir šausmīgi jācenšās, nedod Dievs, lai tur viss ir apmierināti, un kā vienmēr ir kāds neapmierināts, un tad ir tur jāizklājās, burtiski nav kaut kādas plūsmas, nav ļaušanās, nav koprades. Tā, jā, es ceru, ka jūs uzķērāt to manu domu, kāpēc man to gribās. Un tad, ka es esmu sapratusi, ka kāda ir tā starpība, vajag negribas līst nemaz tajā iepriekšējā formātā. Atpakaļ. Lūk. Jā.
vai, cik skaisti, ja viņi, mēs bijām izrādēm, kur visi kopā ēdām ābolus, pirmais kodiens visiem kopā, ak, Dievs, cik forši, kur tas bija? Vai ne tāds nieciņš? Grimuldas baznīcā ir visu diennakti vaļā, spēlē tur ērģietis pa savam un dziedu, cik gribu, neviens nav iebildes. Varbūt tur varam arī kopā dziedāt. Klausies, uzraksti man lūdzu. Nē, man pilnīgi skudriņas noskrēja, tā, ka es lasīju to tavu, to tur, es aizbraukšu pie tevis, iebraukšu, man pat pa ceļam ir. Mēs varam varbūt sarunāt jau konkrēti. Jā, tas nav tālu. Ak, Dievs, cik forši. Tas ir tieši tas, ko es tā kā meklēju. Vārds man pilnīgi tādas, forši. Uzrakstīs man, jo es, man liekas, baidos, ka es tevi, es nepat neredzu tavu vārdu, tikai uzvārdu. Vārds kaut kā vajadzētu noprintskrīnot. Nesanāk man ēterā. Es ceru, ka tu dzirdi, un es ceru, ka tu man uzrakstīsi. Ja šis pazudīs. Tā, jā. Tad ejam pie tām jūsu... Nevis jūs vairāk droši vien interesējuši šajām tēmām. Kristīna, brīnišķīgi. Jā, un es esmu arī ļoti šos formātus gatava atbalstīt. Piemēram, ja jūs atbalstat mani, tad es esmu gatava atbalstīt jūsu vietu, jūsu tādu, tāpēc, ka es saprotu, ka man ir tā enerģija. Es varu uzrakstīt postiņu, kurš ir ļoti enerģētiski piesteikt sevi lielu, un pat smējos iekšē. Jā, kad ir forši cilvēki, un tā, ka tam ir, to nevar izteikt naudā, bet tas ir reāli vērtīgāks, jo es domāju, ka cilvēkiem tā, ka viņi redz, ka ir apmaksāta reklāma, ja, ka viņi reaģē savādāk nekā no vārds, no mutes mutē, vai ne? Un tā tas ir. Jā, tā kā tie, kas, mēs varētu vispār visi kaut kā organizēties un taisīt kaut ko kopā, tie, kas sajūt, ka šādi var. Un es ticu arī tam, kad, ja es saku, es arī ļoti bieži neko nenopelnu naudā par to. Un es esmu priecīga, man sanāk degvielai un svecē, piemēram, patiešām, un ja tur vēl paliek kad 50 eiro pāri, vispār man liekas, ka es esmu riktīgi labi viss bijis. Un citreiz paliek vairāk pāri, citreiz nepaliek nekas pāri, citreiz, ir man 2 reizes dzīvē bijis, ka jāpiemaksā, un tas man ir bišķiņi radījis to tādu traumiņu, jā, par to, ka es par to vairāk varbūt stresoju. Bet lielākoties jau augšu sakārto tā, ka nav jāpiemaksā, jā. Bet es ticu, ka tas atnāk kaut kādā citā veidā. Es taču reāli badā nemirstu, jā. Man kaut ko nopar grāmatiņas, tur ieskaita Jānis Roze. Jā, es kaut kā saorganizēju kolēģei seminārus, jā, un kaut kur jau tā naudiņa atnāk, jā, Patreonā ienāk vairāk cilvēku. Ir cilvēki, kas pēc video, piemēram, noskatīšanās ieskaita, noziedo naudiņu, jo viņi jūt, ka viņi grib man vienkārši atbalstīt, jā, atbalstīt mani tajā, un es esmu ārkārtīgi pateicīga, un es saprotu, ka man vēl joprojām, man tā, teiksim, man nekad nav bijusi baigā interesi par lietām, mantām, jā, un tāpēc man tur uz to arī naudu neaiziet. Bet es saprotu, ka arī tagad vēlmes pēc kaut kādiem, kaut kā ļoti, kas man agrāk tur ceļojumos baigi aizgāja naudu, vēl kaut kā, tas baigi tā kā samazinājies, jā. Un man vairs nav tās vilkmes tik lielas, tāpēc arī tēriņi stipri ir samazinājušies. Līdz ar to es tā pilnīgi mierīgi uz to tā kā, jā, lūk. Tā. Jā, Kristīna, tieši tā. Man par šādiem pasākumiem es esmu piefiksējis, ka viņi tā kā, jā, ka es nabagāka taču nepalieku. Jā, ka tas ir, ka tas nāk kaut kādā pat ne tikai tas, ka tā nauda, kur arī mums ir vajadzīgi ienākt citos veidos, bet tas mani padara pilnīgāku šeit. Man tas gandarījums ir lielāks. Nekā vienkārši, ka es esmu pakalpojums sniedzējs, saprotat? Jā. Lūk. Tā, un tagad ejam sazemēties, jā. Šis bija kaut kas tāds, jā, un tagad man jāsāk runāt par tādām lietām, kuras mani uztrauc, un kaut kur sāp, un kaut kur aizķerās, un kaut kur,
Jā, tāpēc sazināsimies visi kopā un varbūt padalieties arī kā jūs. Un piedodiet, ka es jūs tā kā arī sazīmēšu bišķiņu vai par tādām, bet man liekas, ka droši vien, kad ir jārunā, ja man nāk, tad ir jāparunā. Un viena no tēmām, kura man ļoti, ļoti uzcēlās pēdējo 2 nedēļu laikā, ir paviršība un vienaldzība. Es viņas nosaukšu tā par paviršību un vienaldzību, bet es izstāstīšu jums vienkārši, kā viņi uzcēlās. Ja? Pirmais impulss bija, kad man bija kaut kāds aktīvāks tāds posms, tas bija pirms saulgriežiem, kad es jau domāju, tagad ir, ko es šovasar gribu, jā, es esmu atbraukusi uz Latviju, un es gribu paspēt to un to un to, es gribu uztaisīt meitenēm pasākumu, es gribu uztaisīt jums tādu foršu mistēriju, jā, tādu man tur ir ballīti riktīgi ar branču un kur ir viss, kur ir pilnīgi viss, kur ir gan augšiņas, gan apakšiņas kopā, jā, kas ir bauda visām maņām un tā, un kaut ko tādu man tur galvā jau pilnīgi vīzija stāv, un es to visu redzu, un mēs pat ar Kristu iepirkām paklājus, lai varētu izklāt tos rakstainos paklājus, vēl man no retrīta centra ir, bet lai izkrāt pļavā, un tur skaisti fotos esi uztaisīt uz tiem paklājiem, es visu jau esmu tagad saorganizējusi, vietu tikai vēl vieta nāk. Un tagad es domāju, tagad es sākšu, man vēl, kad es tādā baigā ātrumā ievācos šitajā mājiņā Latvijas, un sanāk, ka pēc gada es jau pārbraucu uz Gruziju, un šeit palika neizdarītas lietas, piemēram, nav skapju. Jā, vienu es tādu drausmīgas kvalitātes skapi nopirku, maziņu ļoti, un man tās drēbes stāv čemodānos, kastēs, sakārtas uz tā, un vispār bardaks drausmīgs tajā manā guļamistabā daļa tā, kad nevaru neko salikt pa gultas vai nav, ko piemēram glabāt. Un manai meitai vispār nav skapja. Viņa kastes liek zem gultas, mēs tos skapis, toreiz nebija naudas, un pēc tam nebija vairs tādas aktualitāti, jā. Un tad es izdomāju, ka es gribu pasūtīt vai nopirkt skapi. Tad es skatos, pabraukājam pa lietotiem veikaliem, jo man liekas vienkārši koka mēbelē iedot otro, domājam, atbrauksim mājās un atvedīsim, noslīpēsim, nokrāsosim un būs mums koka mēbeli. Bet tad tur ķirmju sēst, es saprotu, ka mums pietrūkst to tādu zināšanu tehnisko, lai to atjaunot, lai tur neķertos durvis un tā, ka tik daudz mums to prasmu nav, ka tas nav tikai par nokrāsošanu, vai ne? Un tad domāju, pameklēšu galdniekus un šo krēslu, viņš man bija, kaķis man viņu bija sadīrājis, es pārvilku smiltens mēbelēs, un man ļoti patīk, ļoti kvalitatīvi pārvilka, un es uzrakstu no sākuma uz Facebook, jo pagājušajā man atbildēja Facebookā, pēc tam es iebraucu pie viņiem kantorī, tā nebija uz vietas, tur iedeva man vizītkarti, es pazvanīju, tur pēc tam viņš atsūta bildes, kāds tu gribi uz e-pastu, es aizsūtu e-pastu, man viens neatbild, pēc nedēļas man atbilda e-pastā, atsūtiet bildes, Facebookā atsūtiet bildes, es saku, ir e-pastā, pagāja mēnesis, jā, un es sapratu, ka noteikti, ka tur nevajag neko pasūtīt, tāpēc, ka, ja neiet, jā, tad jāmeklē kaut kāda cita vieta. Jāmeklē kaut kāds cits veids. Tad es sāku meklēt vietu meiteņu tusiņam un uzrakstīju vēstules, un es sapratu, labi, es nestāstīšu tagad visu to bet bija tāds brīdis, ka man bija kaut kādas 7 vēstules, kur man vienkārši neatbild. Zemenes gribēju nopirkt tādus, aizbraukt, nopirkt tur mēbeles, pasūtīt, vietu atrast, un es vienkārši sēdēju un rakstīju visu, kas man vajadzīgs, ja? Tā kā es esmu klients, man to vajag, bet man neviens neatbild. Vēl joprojām tas tā ir. Tad es atcerējos, ka ne tikai tas, kad es atcerējos, ka ir man paziņas, labi paziņas, kam es esmu uzrakstījusi. Īstenībā, daudziem tas ir ar Telegramu saistīts, viņi kaut kā negrib lietot to Telegramu, bet, piemēram, es negribu lietot WhatsApp. Un man ir pretenzijas pret WhatsApp. Man viņš vienkārši tur iebjās. Tā tas ir, jā. Un tad man liekas, es pusotru gadu iztiku bez WhatsAppa, jo man ir neforša sajūta, ka viņš ir telefonā. Es nevaru neko ar to izdarīt. Un tāpēc, ka man ir 2 draugi, kuri atteicās, tuvi draugi, kuri atteicās sev instalēt Telegramu,
es ieliku to WhatsApp atpakaļ, un, nu, ne tikai tāpēc, jo es tur ar īziņām uz viņiem biju pārgājusi, bet arī tāpēc, ka Indonēzijā, redzi, braucu to Balī, tur jau Telegram nevienam nav, un tur viss saziņa ir tajā, ar visiem pilnīgi ir WhatsApp, no ārzemēs daudziem tā ir. Un es domāju, nu redzi, manis dēļ neviens uz Telegramu neiet, man kādēļ, nu, ir jāiet uz WhatsApp, tā lūk. Un tagad vēl joprojām ir cilvēki, jā, kuri šatadienāk te iekomentē. Es jau pirms jaunā gada es viņam uzrakstījis kaut kādas ziņas. Es teicu, visi ieies paskatīsies, vai vēl man to ziņas. Visiem jau nav, bet no tās atbildes nav. Es atceros vienai foršai meitenei es uzrakstīju. Nu, vienkārši tādu, mēs ar viņu čatojām Telegramā, jā. Un runājām pa dzīvi un visu. Un es domāju, pats, nu, varbūt tiešām nekad neatbildēs. Nu tā. Un, protams, ja man būtu ļoti liela vajadzība un daktu zem kājām, es uzrakstītu WhatsAppā vai pazvanītu pa telefonu, ne par to ir stāsts. Jā. Es drīzāk tādā ziņā, ja man neatbild, nu, tas drīzāk man ir tāda, nu, nevis fatāla attieksme, kā tu pasaki. Nu, tad, nu, acīm redzot, nevajag. Jā. Varbūt nevajadzēja rakstīt, varbūt tas nav tik svarīgi, varbūt tā ir vienkārši kaut kāda papļāpāšana, vai varbūt jāmeklē kādā citā vietā, nu, ja man kaut kur neatbild. Lūk, bet atgriežoties pie tās paviršības tēmas, es aizdomājos par to, ka, piemēram, nu, šajās konkrētajā reizē viss bija saistīts ar to darba klientiem. Tātad, tā kā es vēl strādāju pati klienta apkalpošanā, tas vispār nebija iespējams. Lūk, tagad tas tā ir. Tātad cilvēkiem, nu, piemēram, man arī apsola zāli nopļaut, neatnāk, jā, apsola vēl kaut ko Gruzijā, bet tā bija pierasta, jo viņi tā vienmēr ir dzīvojuši. Viņiem, nu, tas ir rīt, tas varbūt pēc mēneša, pēc gada, un daudzās valstīs tas tā ir, bet šeit tas tā agrāk nebija pa lielam, vai ne? Ja cilvēki teica, ka noteikti nopļaus zāli nedēļas nogalē, nu, tad, ja viņi nevarēja, tad viņi atvainojās un pārlika datumu. Nu, tā kā, zini, man nesanāks, bet es te nākam trešdien. Tagad tā nav. Kā jums, vai jūs to esat ievērojuši? Jautājums jums, jo mums te ir saruna, jā, mums te ir saruna, nevis lekcija vai seminārs. Un tad es aizdomājos par to paviršību. Kas tas ir? Kāpēc tas tā ir? Kā jums šķiet? Kāpēc tas tā notiek? Ja jūs tam piekrītat, ja jūs to esat novērojuši un ievērojuši, jo es zinu, ka man daudz to teikuši, kad ir ignors, kad ir pat tur, kur it kā tu esi klients. Viņiem vajag tevi vairāk varbūt nekā tev viņi, bet acīm redzot, ka nē. Lūk, un tā ir tāda paviršība, neieslēgšanās, laika trūkums, kas tas ir, neieinteresētība, kas tas ir, kāpēc tas tā notiek, kā tev šķiet. Lūk, un tad tā tēma pārmetās uz bērniem. Tātad mana vecākā meita un jaunākā arī piedalās organizē tādus jauniešu pasākumus un bērnu pasākumus. Un mēs runājām par to, es domāju, ka ar Kristapu uztaisīs ēteru par šo, jo arī Ieviņa piestrādā, un mēs vakaros par to runājām, man jaunākā meita, kur viņa stāstīja par tiem bērniem, ka viņus nekas neinteresē. Jā, kad tās nometnes vadīja 5 gadu atpakaļ, vēl tas nebija. Ka viņi nevar noturēt uzmanību ne uz ko vairāk par 10 minūtēm. Un ka vecākiem ir pofigu uz to. Es atvainojos, ka es pateicu tādu vārdu, jo man pašai nepatīk rupji vārdi, bet viņiem ir tā kā, viņiem nav enerģijas, viņiem nav spēka, ka viņi vispār nerunā. Jā, man stāstīja, ka teikt, viņiem ir iepazīšanās aplis, jā, un tur ir 5-7 gadnieki. Tādi 5 līdz 7 gadu veci bērni. Varbūt tāds aplīts, ja, kur bērniem jāpasaka savus vārdus un kaut kas par sevi. Un kad mūsu 4-gadnieks šļupstot, bet runā pilniem teikumiem, jo viņiem nav ierīces, viņiem ierīces ļoti limitētas. Un vecāki ar viņiem visu laiku runā. Visu laiku viņi zina ārkārtīgi daudz priekš savu vecumu, jo ar viņiem visu laiku tiek runāts. Viņiem ir katru dienu pārgājieni un sarunas un tā tālāk. Tur ir 7-8 gadu vecs bērns, kurš nemāk sasiet teikumu kopā. Un tos nianses, es domāju, Kristapu izstāstīs
viņi iznāks gan jau kaut kādā ēterā un parunās par to, ko viņi novēro pie bērniem. Un tā kā viņiem ir 11 gadu nometņu vadīšanas pieredze, tad viņiem ir arī tāda novērota dinamika. Jā. Un tā tad viennozīmīgi, ka, man tā šķiet, ka visi ir atrāvušies, kāpēc viņam nav laika. Kāpēc cilvēkiem nav laika, kā jums šķiet? Ignors, jā, mana galvenā tēma šobrīd atsaka. Uzrakstiet, lūdzu. Man interesē, es tāpēc arī iznācu šeit, jo man interesē jūsu viedoklis. Kas tas ir? Vai jūs to novērojat, pirmkārt uzrakstat, vai jūs to redzat? Un kas varētu būt iemesls? Jā, es arī padalīšos, protams, kā es to redzu. Un cilvēkiem nav laika atbildēt pat saviem klientiem, kas viņiem tā kā ir gatavi maksāt, skriet pakaļ, meklēt, lūgties. Cilvēkiem nav laika parunāt ar saviem bērniem. Jā, vieglāk ir iegrūst ierīces rokās, lai tās izklaidē un nozombē. Un cilvēki vispār ir kaut kādi nozombēti. Jā, viņi ir reāli nozombēti, viņi dzīvo kaut kādā virtuālajā realitātē. Un tas globālistu plāns, ja viņi gribēja ieviest mums ierīces tādēļ, lai mēs vienkārši pazustu kaut kādos rīliņos, ātrijā dopamīnā, tad tas acīm redzot ir izdevies. Lūk, kas vēl ir iemesls? Man ir vēl arī pašai kaut kādas pārdomas, bet es gribu arī no jums to dzirdēt. Ilze, manuprāt, tā ir iekšējās motivācijas trūkums un nav izpratne par kvalitāti. Katram tā mēraukla sava un jāmeklē tie, kas atbilst paši izpratnē, kas ir kvalitāte. Šis kvalitātes trūkums visā, vai tas ir vienkārši darbs ar klientiem, vai tas ir piedāvājums kaut kāda produkta, vai tas ir tavs darbs ar bērnu, audzināšanas darbs, tava ieguldīšanās tuvākajā vienkārši mūsu. Un tas nav tā bērna audzināšana, tu jau neaudzini viņu priekš sevis tikai. Tas ir vispār atslēga, vai šī pasaule pastāvēs. Es nezinu. Un tā kā Ievai, kurai 22 gadi, un viņa pati ir, zoomerīts, jā, tāda, ka viņa pēc tam teica, es nezinu, kā mēs dzīvosim pēc tam 20 gadiem, kad viņa izaugs. Kā tī pasaule vispār pastāvēs, jo neviens jau negribēs darīt neko reālajā plānā, fiziskajā. Visi jau grib būt IT speciālisti, tagad tos IT speciālistus nomainīs mākslīgais intelekts, ko tu visi darīs. Jo neviens jau negrib neko darīt realitātē, viņi negrib saskari ar šo realitāti cilvēki. Viņi negrib pat atbildēt savam klientam, viņi negrib runāt pa telefonu, viņi negrib rakstīt, viņi negrib komunicēt. Es arī daudz kur negribu komunicēt, es ar to saprotu, ka man ir tā, bet tas ir lietas, kur tas vienkārši, tev pašam ir vajadzīgs. Jā, viena lieta, ka tur citiem kādiem tikai vajag un tev to nevajag, tad tas bišķiņ kaut kā savādāk. Lūk. Es to nolasīju priekš sevis nevis kā vienaldzību, bet kā ne caur šo cilvēku, ne caur šo vietu, jo ir paredzēts, kas cita enerģija pretī atbilstoši. Zini, jā, es arī ļoti bieži tā daru. Piemēram, ja man kāds neatbild, tad kaut gan citreiz ir tā, ka man liekas, ka 3 reizes ir jāpamēģina. To es priekš sevīm, jo citreiz mūs pārbauda arī uz kaut kādu apņēmību. Ja tev nelaiž iekšā pa durvīm, iekāp pa logu, un es zinu, ka man bieži vien šis ir bijis arī manas tā kā gribas kaut kādas un enerģijas. Man bija jāpieliek vairāk enerģija, lai kaut kas notiktos. Jā. Lūk. Bet tās citas bišķi situācijas, tāpēc es tā 3 reizes mēģinu, un ja man nav, tā nav īstā vieta, nav īstais cilvēks, un tā. Nenormāli daudz laika tiek pavadīt sociālajos tīklos, kas briesmīgi atņem enerģiju. Tieši tā. Es domāju, ka viedierīts bērniem ir katastrofa. Izklausās, ka tu apraksti vienkārši šobrīd izplatīto egoistisko attieksmi, kad domā tikai par to, kā pašam labāk un ērtāk, un vispārējais neinteresē, un kad visi pārsvarā tev apkārtā dzīvo. Jā, tā arī ir.
Es domāju, ka tā ir kāda programmēšana un debesu brīnuma, ko vēl mums par virsmu. Ir jāsāk sevi aizsargāt. Es uzskatu, ka cilvēki uzskata sevi par pārāk nogurušiem, viņiem nav interesi uzņemties atbildību par sevi un saviem bērniem, jo vieglāk ir būt upurim, kur žēlojas, cik viss ir slikti. Protams, vainīgas tehnoloģijas, bet globālā tehnoloģija laikmetā es to redzu kā neizbēgamu scenāriju, jo mēs sākam atdalīties no rupjās matērijas un ejam uz ēterisko realitāti kā dievu cilvēki. Eva, paldies! Un vēl sarunāties, draugi, daudz vairs negrib. Ja pajautā, kā klājās, atbild slikti, labi un punkts. Jā, un pēc šīm pārdomām 2 dienas es braucu kopā 1 dienu ar draudzeni. Mēs izbraucām pa Madonas pusi, un 2. dienā es satikos ar saviem tādiem, dombiedriem, var teikt arī draugiem. Un tās bija dziļas sarunas, ļoti vērtīgas sarunas, un ļoti dziļas, pat ar dzeju, ar dziesmu, ar tādu dvēseles saskaršanās. Un tad es vēl vairāk novērtēju. Man uz tā kontrasta, ko es piedzīvoju tajā dzīvajā dvēseliskajā saskarsmē, man visa tā problēma viņas likās vēl lielāka. Ko ar šo darīt? Kā to mainīt, kā, viens jau, protams, nav darītājs, bet kā mēs visi kopā, ko mēs visi kopā varētu darīt, jautājums. Ko? Un, lai viņš ir daļēji retorisks, lai viņš paliek tā kā katram priekš mums sirdī, un tad, kad beigsies šis ēters, varbūt padomājam, ko es varu darīt. Pafosiski skanēs, lai glābtu pasauli. Bet tieši tik svarīgi man šķiet tas ir. Inese, man ģimenē ir šāda pieredze par to, ka neatbild. Darba piedāvājums, tu aizsūti, un atbildes nav. Labi, ja būtu viens piedāvājums, bet nav atbildes no 5 vietām. Par to jā, ar daudz saka. Tā kā burties. Tas arī variants. Jā, jo rituāla pamatā jau ir nolūks, vai ne? Un nolūks formē kaut kādu realitāti, bet ir svarīgi arī par to aizdomāties, jo man bija arī šis iepriekšējais periods, teikt, ir ļoti nomainījusies enerģija pēc 25. jūnija. Kaut kāds jau sajūt to pēc saulgriežiem, bet bija tā enerģija, kad, piemēram, ar mani arī tāda tā kā cilvēkiem likt palīdzēt, ierosināt, motivēt viņus domāt pašiem, sazemēties, atgriezt pie reālās, ieraudzīt to reālo situāciju, sazemēt viņus šajā realitātē, nelidot prom. Es skatos, ka mēs esam jau 100 cilvēki. Bet tagad tā enerģija višķiņa atkal ir nomainījusies. Viņa vairāk nomainījusies uz tādu, uz to, krieviski saka, sazidajušajās, jā, enerģija. Ko mēs varam pateikt koprade, jā, bet pat koprade pat ne tikai tādā kopējā būšanā, kā kaut kādu notikumu radīšanā vai projektu radīšanā, bet šī satikšanās, kad es paskatos tev acīs, tu paskaties man acīs, mēs vienkārši esam. Mūsu lauki satiekās, mūsu dvēseles enerģijas satiekās, un man šķiet, ka šitas jau kopš pandēmijas izolācijas laika cilvēki tiek šķelti, atdalīti, un ka tā ir nākamā epidēmija šajā laikā, kurai, pa kuru es aicinātu mūs katrus padomāt, jo, ir tas līmenis, vai ne? Mēs varam, ir vieglāk dzīvot savā burbulī. Tā tas ir vieglākais ceļš un formēt savu realitāti, un savādāk jau nenotiks, vai ne? Tā arī ir, tas arī ceļš, jā, un tā arī ir patiesība. Bet ir līmenis, kurā mēs esam visi vienoti, mēs esam viena cilvēce, un mēs ejam, tā ir cilvēces attīstība kopumā. Jā, kādam ir cits vektors, kādam ir cits, mēs esam ārkārtīgi dažādi, un ir šis jāšķel un valdi. Tad, ja tu gribi valdīt, tad sašķel. Un šī šķelšana, viņa,
notiek tagad visos līmeņos un ļoti spēcīgi viņi notiek. Un tā ir mana laikam kaut kāda arī viena no manām tām sāpīgajām tēmām, nu, kad iekšā tur kaut kas tur ņemās. Un kad es redzu arī, ka šī šķelšana ienāk garīgajā sfērā ļoti izteikti. Jā. Un ienāk kā agresija, jā, un tā agresijas enerģija. Un viņas ir tik ļoti daudz, agresīvās enerģijas tagad ir ļoti daudz. Un visur, viņi ir visur, jā, vienkārši, kad es droši vien vairāk pamanu varbūt šo sfēru, jā, un kad, principā, brālis iet pret brāli, jā, savēji iet pret savējiem. Un tas ir tāds viens no, ir ļoti daudz veidi, kā sašķelt tos cilvēkus, jā, un vienmēr vajag. Tā ir tā kā siemieras dora, tas ir iemest tādu kaut kādu šķelšanās faktoru, jā, un sākt tos cilvēkus šķelt, jā, un sākt viņus nostādīt vienu pret otru un attālināt vienam no otram, un ik pa laikam uzrodās kaut kādi cilvēki, ar kuriem tas tiek realizēts, jā. Es pat pieļauju, ka ir tie, kas to dara apzināti, kas apzināti mēģina radīt haipu, un kas notiek, jā, tad, kad rada cilvēks haipu, kāpēc viņš to vispār dara, jā, un tur ir gan psiholoģiski iemesli, gan šie enerģētiskie, jā, tad ir, jo ar haipu var visātrāk dabūt enerģiju, tā ir ātrā enerģija, un ja tas vēl ir saistīts ar zemām vibrācijām, tad ar lamāšanos, ar noniecināšanu, ar nievām, ar kaut kādu tādu agresīvu klupšanu virsū kādam, jā, tad tas rada adrenalīnu un enerģiju, un tur ir lielāka reakcija no cilvēkiem, uzmanība no cilvēkiem. Jā, tad, kad kāds ieliek kādu skaistu postu par tur kaut ko, tur būs, jā, paldies, ak, Dievs, cik skaisti daži uzrakstīs, bet tas būs tāda mierīga tāda enerģija, ja? Ja kāds uzrakstīs kaut ko tādu, tā uzreiz cilvēki, jā, reaģēs, un viņi sāks iesaistīties, it īpaši, ja iemet kaut ko tādu, kas rada kaut kādus strīdus, vai kaut kādas negācijas, jā, un tad, gan tas pats, jā, tas, kas uzmet to sūdu uz ventilātoru, tur priecājās, jā, skatās, kas tur notiek. Paskaidrojiet, lūdzu, angļu valodu zinātāji, kas ir haips komentāros Ilzei. Tas varbūt tev ir precīzi tulkojums uz latviešu valodu. Ja es zinātu latviešu vārdu vai krievu vārdu, es parasti pasaku. Jā. Es zinu, ko tas nozīmē. Tas ir sakustina kādu tēmu. Jā, rada ap to tēmu vai nu skandālu, vai nu virmuļojošu, vai, piemēram, saceļ vētru ūdensglāzē, jā, tas pat kaut kas tam līdzīgs. Tie, kas var labāk izskaidrot, tad palīdziet lūdzu man tagad. Lūk, varbūt iemetiet translatorā, un ko iedod tas, jā. Lūk, kaut kas tāds, jā, speciāli to visu tādu, piemēram, atmasko, jā. Ir veseli YouTube kanāli, tur blogeri, kuri tieši uz šo haipu, ažiotāžu, jā, atmaskošanu tādu saceļ, jo tas ir parasti negatīvi nokrāstu, tātad tur ir kritizēšana, tiesāšana, atmaskošana, aplikšana, nicinoša attieksme, nosodīšana, mēģinājumi piesiet, visu kaut kad objektīvi, neobjektīvi, jā, tas ir vienkārši kaut kas ir tā kā agresīva reakcija uz kaut ko. Tā ir agresija, jā, kura izpaužās, lūk, kā kritizēšana, tiesāšana, nosodīšana, atmaskošana, tāda ažiotāža, jā, mēģina skandālu, piemēram, uztaisīt kaut kādu, jā, kaut ko tādu. Tāpēc tas ir tam ir apakšā agresija, jā, un jāsaprot, kas notiek ar to cilvēku, kas to dara, jā. Un tagad to dara arī ļoti daudzi, pat man pazīstami, personīgi pazīstami, garīgie meistari. Jo enerģijas trūkst, klientu vairs nav tik daudzu apstākļu dēļ, jā, arī tāpēc, ka
ezotērika kā biznesa nozara, viņa stagnē, un tur ir arī ļoti daudz faktori, jā, jo šis tirgus arī nepareiz tikpat ļoti, cik cits tirgus. Ja mēs ņemam tirgus ekonomiku, tirgus ekonomika kā tāda, viņa sevi ir izsmēlusi, jā, jo patēriņa attiecības viņa sevi ir izsmēlušas. Vispār patēriņa šī sabiedrība, jo jūs saprotat, ka jebkurā nozarē, vai tā ir, piemēram, ēdināšana, jā, tur ir gan fast foods, gan kaut kāda pagrīdes tur čebureku ražošanas, jā, gan ir augstā virtuve. Un tas ir pilnīgi visur, kā augšā, tā apakšā. Mēs dzīvojam duālā pasaulē, kur nekas nav tikai skaists vai balts vai tikai melns, jā. Visur var atrast, kaut kādu arī augstāku skatījumu. Tā, piemēram, paņemsim šitos pašus haipotājus, jā. Vai agresorus, jā, kas metās virsū. Piemēram, ir Baltika žurnālisti. Pieņemsim kaut vai Liana Langa, lūk. Ja? Viņai, kad tika uzmest sūdu uz ventilatoru un sāk ņemties, ja, un agresēt, tā ir tāda milzīga agresija. Vēl jūs varat nosaukt komentāros, ja, šos cilvēkus. Tātad viņiem jau ir psiholoģiskās problēmas, un tā ir kaut kāda sāpe. Ja? Tātad, jo vēl man šajā sakrā, protams, gribējās runāt par kristīgajām vērtībām, kas nav tikai kristīgās vērtības, kas garīgās vērtības, bet kristīgajā, arī tas netiesā, un tu netiks tiesāts. Tad vispār par to tiesāšanu, kritizēšanu, vērtēšanu kā tādu, jo mēs jau, es pati esmu gājusi cauri šiem posmiem, jā, man ir bijis gan tā, ka es ļoti gribās uzmesties kādam, jā, man liekas, ka viņš dara nepareizi, un es esmu arī caur puķiem to darījusi, ar ko es nelapojos, jā, bet jūs zināt, ka es vienmēr pastāstu arī par saviem failiem, un man ir bijusi tāda karojoša pozīcija, man ir bijis, dagnaci pričinīt dobro, jā, tātad izglābt, jā, manuprāt, cilvēkus, kuri tur un tāpēc, un vienmēr man ir bijis tāds, no vienas puses man gribās pateikt tos meistarus, kuros, kolēģus manus, kuras jūtu, ka viņi varbūt ne tur iet, bet es domāju, varbūt tā ir subjektīvi, man tikai tā liekas, vai varbūt tas ir priekš manīm patiesi. Mani viņi ved ne tur, man to nevajag, bet varbūt kādam citam vajag. Un vienmēr ir arī tas augstākais redzējums, kad tie, kas mums, tā kā iesmērē sūdu, viņi mums dod arī mācību stundu, vai ne? Mēs mācāmies atšķirt, mēs mācāmies izvērtēt, mēs mācāmies ja tā nebūtu, mēs to neiemācītos pareizi. Lūk, bet es tagad atgriežos pie tiem hyperiem, kas atmasko, tagad citus, paņemsim tos atmaskotājus, jā, to atmaskotāju tagad ir saradies ārkārtīgi daudz, es skatos gan krievlodīgajā vidē, ir kanāli un blogeri, gan latviešu vidē ir tātad atmaskotāji, jā, tātad tās ir tās, uz ko tagad var dabūt enerģiju, tāpēc, kad uz tādu vienkāršu, uz šito baigi labi ķerās, jā. Tā, man tas sāka sūtīt ziņas un uzķerties. Tātad, tas ir tas, uz ko cilvēki, uzķerās, jā, tas ir tāds pipariņš, jā, kaut kāda uzsit, mēs varam izkasīties, davai mēs iesim komentāros un tad izmetīsim filmu, atbrīvosimies no savas iekšējās agresijas, jā. Un kāds uzmet, jā, tur to, un tā pārējā tur komentāros, davai atmaskot, tur izdomāt vēl visu kaut ko rakstīt un ņemās un paši barojās no tā, kaut kur arī atdod enerģiju, ka baro to iniciatoru un šķeļ, jo pēc tam aizdomājas, kāpēc tas tā notiek, kāda spēka darbojas ar to personu, jā, jo viņam jau pašam šķiet, ka viņš dara labu darbu, ka viņš izved uz tīriem ūdeņiem, ka viņš izglīto sabiedrību, ka viņš liek sabiedrībai domāt, ka viņš liek sabiedrībai tā kā, un kaut kāds procents tajā ir patiesības, jo, kā es saku, nekas nav melns vai balts, kaut kur jau jā, kaut kur tas tā arī notiek. Bet izvērtēt, cik tur ir labuma un cik tur ir vienkārši tāda, cik viņš pats tur vienkārši enerģiju sakuļ un uzvārās, jā, un lāpa savas kaut kādas traumas, jo tādā parasti tie cilvēki, kas to dara, viņi ir paši nenovērtēti, neatzīti, jo kas ir no psiholoģiskā viedokļa, jā, tas ir traumēts iekšējais bērns, neizdziedināts, jā, kas
alkst pēc atzinības, kas grib tapt atzīts, jā, un novērtēts, un kam trūkst uzmanības, jā. Tas ir, ko tagad sauc arī pa UDHS, jā, kas bērniem ir, jā, un pēc tam tas tā izpaužās, jā. Tur ir arī narcistiskās izpausmes un tā. Ja mēs ņemam garīgo, pat tādu neezoterisku, bet reliģisko, jā, tad tiesāt var tikai Dievs. Jā, mēs nezinām, kāda ir Dieva plāni, kādas ir Dieva ieceres attiecībā uz to cilvēku. Mums nav tiesība viņu tiesāt, tāpēc, kad varbūt tas ir viņa dvēseles izvēle rīkoties tieši tā, kā viņš rīkojās, jā. Un iziet viņam to pieredzi. Mums nav tādas izglītības, mēs nezinām pa visu. Jā. Kādam liekas, ka viņi zina labāk par citiem. Jā. Un ka viņam ir tiesības tiesāt un vērtēt. Es uzskatu, ka ir kaut kāda, katrā nozarē ir eksperts, kuram var pajautāt viņa viedokli. Un viņš var pateikt savu eksperta viedokli. Bet šie dīvāna eksperti, kas ir blogeri, vai pat mūsu žurnālisti, kuriem ir naratīvs pēc kura, tāda naratīvs, kas ir pareizi un nepareizi šajā sabiedrībā, šajā laikmatā. Un tas naratīvs nāk no, jūs zināt, no kurienes, jā, kā domu, sabiedrisko domu pagriezt. Tās ir jau tehnoloģijas, sabiedrības sociālās tehnoloģijas, jā, kā sabiedrības domu veidot un kā manipulēt ar sabiedrības apziņu, jā, kam ir jātic, kas ir pareizi, kas nepareizi. Viņi sako tādiem naratīviem, bet tad ir tādi freelanceri, jā, blogeri, kuriem vienkārši ir gan šī psiholoģiskā lieta, gan ir šī garīgā, tad to sauc par lepnību. Tad, ja tu uzņemies Dieva lomu, kādu tiesā, tad tā ir lepnība. Lepnība ir viens no nāves grēkiem. Jā, un lepnības pamatā, tāda, ka cilvēkam ir tāda izteiktā lepnība, ka viņam liekas, ka viņš jau sevi attaisno, saprot, viņš jau sevi attaisno, ka viņš to dara sabiedrības labā, cilvēku labā un tā tālāk, jā. Un tad, kad to dara kaut kāds blogeris, jā, tad, viņš savāc kaut kādu savu sakotāju skaitu, un tur tā ir tāda masturbēšana, jā, ar savām traumām, es atvainojos, un tad tur pārējie skatās un priecājās, kurš uzjautrinās, jā, kurš pielē eļļu uguni, un tā, bet ko es, tā kā vēlētos varbūt līdz jums jāiznest, ja to dara cilvēks, kurš sevi ieliek tā kā garīgā meistara kastītē vai sevi pozicionē kā, tad tur gan vajadzētu ļoti filtrēt. Jo tā ir tāda viena no pazīmēm. Jā. Ja es tagad sākšu saukt vārdā citus meistarus, kuri, manuprāt, ir viltus pravieši vai čakarējums prātu, un vai vērtēt viņus vai tiesāt viņus, pat ja es iekšā, man ir mana cilvēciskā daļa, viņa vienmēr ir klātesoša, un manai cilvēciskajai daļai ir savs redzējums par konkrētām personām. Un šaurajā lokā es viņu arī atskaņoju. Jā, bet tad cilvēki arī skaidri zina, ka es runāju kā Inta, jā, ka es nerunāju publiski, ka es nesniedzu kaut kādu augstāko redzējumu par šo. Jo tā, ka mēs ejam to savu pašizaugsmes ceļu, paštīstību ceļu, mēs savu mēs nevis paceļamies augstāk par citiem vai paceļamies augstāk vispār, mēs paplašinamies, mēs savu uztveres diapazonu, sajūtu diapazonu, mēs viņu paplašinām, jā, un es varu no apakšējā, no sava ego līmeņa izpausties, un es uzskatu, ka vajag izpausties, un tas ir tas, pie kā es esmu atnākusi, jo ilgu laiku, man likās, ka es nevaru nolamāties, ka es nedrīkstu tur kādu pakritizēt vai aiz muguras ar draudzenēm pamazgāt kādam kauliņus, jo tas taču negarīgi. Un tad tā ir tāds diezgan garš posms, ka es sapratu, ka, lai būtu harmoniski, man katrā manā līmenī ir jāļauj izpausties, ja es tiešām to jūtu. Jā? Ja es nokatus vibrācijās, man gribās kādam pasūdzēties un pateikt, ka tur tā un šitā, ka man tas ir jāļauj, jā, sev.
Un kad galvenais ir atrast vidi, kurā tu vari būt arī nopuņķojusies, jā, un zemās vibrācijās. Bet te pašā laikā es saprotu, ka man ir arī iespēja no citiem līmeņiem paskatīties uz lietām, jā, un padalīties arī ar jums. Un citreiz es arī šādos ēteros es pasaku, šajā brīdī es runāšu vienkārši kā cilvēks. Tad es jūtu tā, un es jūtu arī sāpes, es jūtu dusmas, es varu uzcepties, es varu kādu nolikt, bet es to pasaku, es to saprotu, es to apzinos, un tad es varu pacelties augstāk, jā, un īstenībā tie, kas lasījuši man pārcēlāja dienas grāmatu, es nezinu, vai jūs piefiksējāt, bet es pati no sākuma nepiefiksēju. Bet tad, kad jau es liku kopā, es pievēršu uzmanību, ka tie maniem ierakstiem, jo pārcēlā dienas grāmata, viņi radusies vairāk gadu laikā no maniem dienas grāmatas rakstiem, kurus pēc tam, protams, pielāgoju, izņēmu personālīs, tur kaut ko bišķi pamainīju, kad tur ir sākumā mans cilvēciskais tā kā redzējums, vai kā es esmu reaģējusi, vai kā es esmu uztvērusi, vai kā es esmu, un pēc tam, kā es esmu to iekšēji transformējusi, un kā es esmu to ieraudzījis no augstāka skatu punkta. Gandrīz katrā tajā stāstā bija tieši šis algoritms. Un tas jau, man liekas, mēs visi līdzīgi ejam, tā kā mēs darbojamies ar sevi, vai ne? Ir kaut kāda situācija, no sākuma mēs iekrītam tajā drāmā, jā, un tad lēnām mēs to visu saprotam, paceļamies augstāk, izstrādājam un izējam no tās drāmas ārā. Lūk, tā tad, jā, gribēju pajautāt, vai jūs jūtat cilvēku šo pieaugušo agresiju? Un ka tā ir tā kā tāda, jā, es lietoju šo vārdu epidēmija, jā, tāda vienaldzības epidēmija, kur ir pamatā gan vēlme, gan tas, ka ļoti ierīces ir pārņēmušas cilvēkus. Tagad pašlaik tā tiešām ir epidēmija, jo, man liekas, ekrāna laika ir ļoti liela cilvēkiem, un ka viņiem nav laika priekš saviem bērniem, priekš saviem draugiem, priekš saviem klientiem, jo kur tas laiks ir pazudis? Jā, kur tas laiks ir pazudis? Kur tas laiks paliek? Agrāk taču bija tas laiks. Tātad ekrāna laiks, un otrs, kas ir vēl kas to, tā kā vienaldzību visu palīdz, jā, un veicina par cilvēku ieiešanu tajā virtuālajā realitātē. Jo tā virtuālā realitāte jau varbūt ne tikai ierīces un televizori, tas varbūt arī, aizbēgt vispār jebkādā veidā. Citi vielās aizbēg, jā, citi vēl kaut kādās destruktīvās tur padarīšanās, jā. Starp citu, tikpat ezotērika arī var kalpot kā veids, kur aizmūk no realitātes. Daudz arī tur mūk, jā, tad tā kā kaut kādā, ja tur vēl ir kaut kādi augi klātesoši vai kaut kāda halucinogēnās vielas vai vēl kaut kas, tad ar visu var, jā. Tas tieši tāpat kā ar nāzi var maizi sagriezt un cilvēku nogalināt, tāpat ar jebko. Ar jebko var, tāpat medus, jā, piemēram, lielās, mazās devās ir zāles ar lielās indu un daudz tādu ir. Tā kā, jā, padaloties, vai jūs jūtat šo agresiju sev apkārt un kā jūs uz to reaģējat? Kā jūs reaģējat tad, kad jūs redzat to agresiju? Vai jums tas uzvelk? Vai jūs iesaistaties tajā? Vai jūs nobīstaties un nolienat, attālinaties no kā jūs to reaģējat? Un viena lieta, ja jūs to redzat, kad uzbrūk kādam, citam, jā. Un kā jūs reaģējat, kad uzbrūk jums personīgi? Kaut kādā veidā, jā, jo tagad jau tas mobbings un vēl visādas tādas lietas, viņas jau parādās arī darba vietās un vis kaut kur, jā. Lūk, jo, piemēram, man ir tā, ka es redzu, ka uzbrūk kādam. Piemēram, pēdējais gadījums, ko es arī dalījos šeit, Instagram ētrā par Toma stāstu, kad uzbruka. Tā kā, tur bija arī hypes reāls, ja, ko sacēla. Un mans viss iekšējais process bija nevis par to pašu situāciju, jā, kas notikās Facebookā, tā drāma, jā, kur bērna māte uzbruk bērnu tēvam, jā, bet
mans tas iekšējais process bija par tiem komentāriem. Jo tur reāli cilvēki pievienojās. Viņi reāli sāka brukt. Tur bija tāpat pa viena garīgā meistara, kur es nepazīstu, bet es zinu, ka viņi ir ļoti sen šeit, tajā, Latvijas vidē. Pirms manis varbūt 15 gadu toči, kurai bija līdzīga frāze, ka tādus vajag novākt vai nogalināt, vai tādus tēvus, tādus cilvēkus vajag novākt, jā, iznīcināt to. Ja? Un es lasu tos komentārus un redzu, ka katrs trešais sevi pozicionē kā meistars un tā kā dalās ar citiem, ķipa māca citus. Un man bija tik iekšā tāds, es nevaru pateikt, tāda tā kā šoks, kas mijās ar tādu, mani vēl ir kaut kāds savs, man liekas, ārpēc es taču arī tik daudz gadus mēģināju cilvēkiem kaut kā palīdzēt no tīras sirds un tā, un liekas, ka tam nav bijis jēga, ka tas viss ir pavelti bijis, jā, man ir kaut kāds bija process tāds iekšējs, un tad es domāju vienkārši par to agresijas līmeni, kurš ir arī šeit, viņš ir arī šeit pie ķipa apzinātiem cilvēkiem, apzinātākiem, neapzinātiem, te līdz apzinātībai vēl ir ļoti tālu, tā izskatās. Lūk, un tad vēl viena doma, kad es gatavojos ētram un aizdomājos vispār, kas tas ir pašlaik sabiedrībā. Un atcerieties, tādos vēl tajos, nesenos laikos, 100 gadu atpakaļ. Un tā ļoti spēcīga bija baznīca. Ir valsts, kur vēl joprojām reliģija ir tā kā valsts regulēta, jā. Un mēs no tās reliģijas gribam atkritīties, jo viņa ir dogmatiska, jā, viņa ir manipulējoša un tā tālāk. Un es par to aizdomājos, ka vēl nesen mēs sevi uzskatījām par kristīgu valsti, vai ne? Tomēr lielākā daļa bija kristieši, un, teiksim, kristietībai, baznīcai, reliģijai viņai bija, tomēr tāds konstruktīvs vai pozitīvs. Cilvēki kristieši tika, pa lielam atzīti un novērtēti, un tas bija tā kā pozitīvais rādītājs. Tas bija pozitīvs, ka cilvēks kristietis. Un tas bija vēl, man liekas, gads 20 atpakaļ. Jo, lai arī es piekrītu, ka reliģijas ļoti daudzas, ne visas, ir dogmatiskas un ir manipulējošas un ir izkažonē, tā kā izkropļot tas, jā, lai cilvēkus turētu kaut kādā pakļautībā, bet tomēr šīs reliģijas, ne tikai kristietība, viņas iedeva kaut kādu bāzi, pie kā cilvēkiem turiet, garīgo instrukciju. Jā, tātad par to, kas ir pareizi un nepareizi garīgajā plānā. Tātad bija kaut kāda valsts regulēta, jo vienmēr reliģija un valsts pēdējos gadsimtus ir bijis tā kā vienots mehānisms. Ar to palīdzēja arī kontrolēt cilvēkus, jā. Un līdz ar to no baznīcām baidījās un no mācītājiem, un tas bija kaut kas tāds, turēja bišķiņ tos cilvēkus grožos. Un bija kaut kāda garīgā instrukcija, kaut kāda, krieviski teikt, rukovodstva vārds tāds. Tad kaut kāds, jā, likums, jā, par to, ka Dievs ir, padomu savienībā nebija, jā, un tur es teicu, par šito esmu bišķi papētījusi, starp citu, Patreonā ir par to Hitler raksts, par to, kāpēc Hitlers iekaroja, gribēja iekarot Ukrainu, izrādās. Un Krievija, tad viņa prātā tas, nebija atšķelts, bet tā Ukrainas tieši teritorija ļoti interesē, un šito te es te papētīju un ieliku Patreonā, baigi interesanti īstenībā, jo kaut kur vēsture atkārtojās. Lūk, un jā, tā kā aizpeldēju savās tajās pārdomās par to, jā, to, kas gribēju teikt, to, ka pašlaik tās garīgās instrukcijas vairs nav. Dievs ir pilnībā
izņemts no valsts, no politikas, no tautas apziņas, no informatīvās vides. Viņš ir izgājis no modes, ticība kā tāda. Ticība tagad es redzēju, kur intervēja Ukrainas iedzīvotājus un prasīja, vai jūs ticat Dievam. Un 99 gadījumos atbildēja, ka nē. Tātad ticība Dievam, lai caur reliģiju, ne caur reliģiju, caur ezotēriku, vai kā viņa ne tikai ir izņemta no modes un vairs nav trendā, bet viņa tiek arī iznīcināta, izsmieta un tiek apšaubīta. Jā. Liekot, ticēt zinātnei, jā. Un zinātne jau, ja viņa ir saistīta ar Dievu, ja viņa ir cilvēku labā, tad tur viss kārtībā. Bet liela daļa mūsu laiku zinātnes ir korporāciju apmaksātas. Jā. Un tāpēc, un tā ir šī laika traģēdija, kad, ja Dievs ir izņemts no aprites, tad cilvēkam ir viena alga, viņš neatcerās tādu, un tas netiesā un netiks tiesāts, piemēram, tas jēdziens, viņš jau nav tikai Bībelē, viņš ir pilnīgi visos rakstos, paprasiet ChatGPT, es biju paprasījis un ielikusi. Pasaka no visiem garīgajiem tekstiem šo domu, jā, kur tas ir teikts. Jā, un nedari citam to, ko tu negribi, lai dara tev. Runājot par to pašu agresijas tēmu. Un tā ir šī laika traģēdija. Jā, kad pa Dievu nerunā ģimenē. Vienalga, jūs ticat tur reliģiskajam kaut kādam dievam, vai Jēzum Kristum, vai budisms, vai jebkas, vai vienkārši Dievu dabā, dabu kā Dievu. Tas nav ne ģimenē, ne viss vairs, nav vairs modē, jā, nekas, kas ir saistīts ar Dievu. Tieši otrādi. Un tas tiek viss, jā, reliģijā tiek meklēts, ka tas viss ir sektantisms pagriezts, un caur apšaubīšanu, jā, liekot šaubīties, cilvēkus var visātrāk sašķelt. Tad tik ātri, galvenais, vienkārši kādam blogerim, pēc augstošam, pēc haipu un uzmanības enerģijas, kas grib būt, tā kā vampīriņš sagrābt šo enerģiju, jā, viņam vajag vienkārši iemest šaubu par kādu. Iemest šaubēnu par kādu mācītāju vai reliģiju vai notikumu un par kādu cilvēku, jā. Bet neviens jau no mums, kā cilvēkiem, nav 100% balts vai 100% melns, jā. Tā arī, man arī ir tik daudz kaut kādas lietas, kuras es tagad tā nedarītu, jā, ar kurām es baigi nelapotos varbūt. Ir tādas, par kurām es skaidri saprotu, ka es kļūdījos, toreiz, ka es biju naiva vai biju, vēl nezināju līdz galam vai kaut ko tādu, bet tas ir pilnīgi visiem cilvēkiem, kur aug. Kurš var teikt, lai pirmais met akmeni tas, kurš ir bez grēka. Vēl viens Bībeles teiciens. Un es teikšu, varbūt vienkārši, kāpēc es saku Bībeles šos teicienus, tāpēc, ka mēs esam kristīgajā vairāk, tajā vidējā, ko vairāk attiecam uz kristieti, bet tas ir pilnīgi visos svētajos, garīgajos rakstos un tekstos. Jā. Lūk, un man šķiet, ka šie teicieni, tieši atgādinājumi, kuriem vajadzētu būt ļoti, kā tādam likumam, jā, kurus būtu jāatcerās tie cilvēki, kad viņi sāk šķelt un vairot šo agresiju un šķelšanos, ka tie būtu tie, kas citos laikos varbūt nostrādāt. Un tas lauks kopējais būtu harmoniskāks. Tagad, kad katrs uzskata par savu pienākumu gandrīz vai iemesties, kaut kur izmest villu, vairot šķelšanos, vairot agresiju, vairot šaubas un tādā veidā dabūt kaut kādu uzmanību, jā. Galvenais kādu apšaubīt. Apšaubīt viņa
izglītību, apšaubīt viņa spējas, apšaubīt viņa nolūkus, pateikt, ka viņš to dara tikai naudas dēļ, pateikt, ka viņš to dara tāpēc, lai jūs apčakarētu, jā, lai jūs apmānītu un tā tālāk. Es nesaku, ka nav tādu cilvēku. Ir tādi cilvēki, kas to dara apzināti. Ir tādi cilvēki, kas to dara neapzināti. Kas to dara, ir tādi cilvēki, kas to dara no sirds, viņiem tas sanāk, piemēram, par 50%, 50% nesanāk. Kādam sanāk par 80%, par 20% nesanāk, ne? No tā. Tikai es nezinu, piemēram, par cik procentiem man sanāk aiznest to domu, par ko es aiznesu. Un ziniet, kas vēl ir? Vēl ir arī, jūs esat 100 cilvēki, un 20 varbūt mani sajūta pa 80% to, ko es gribēju teikt. Katrs pārējais visu saprot pēc sava apziņas un sava izpratnes, sava redzesloka, sava kultūras līmeņa. Jā, katrs no jums visu to, ko es runāju, uztver caur savu prizmu. Un kādam tas ir vairāk noderīgs, kādam mazāk, kādam tas liekas vispār pilnīgi sviests. Tā kā, vai jūs sajūtāt, ko es gribēju pateikt? Jā, iedodat man atgriezenisko saiti šajā brīdī. Un tad jau es jūs laidīšu sauļoties. Tad, ka jūs te visi uzrakstīsiet savu atgriezenisko saiti. Tā. Es laikam apzināti esmu izslēgusi ieiet strīdos, jo neredzu tam jēgu tērēt enerģiju. Tad skaitu mantru, mans ir mans, tavs ir tavs, svešais prom. Neiesaistīties šādos, jo tas jau novilkt sevi tur iekšā. Jā, tāpēc, piemēram, tajā pašā Karmas latviešu stāstā, jā, man taču Arspriņģi rakstīja, gribēja, lai es sniedzu savu komentāru, savu viedokli, un tā tālāk, bet es pilnīgi skaidri zināju, ka tam nav jēga, tad tas jebkurā gadījumā tiks izmantots pret mani. Jā. Tas jebkurā gadījumā, lai viņa, pēc tam, kad viss jau beidzās, es vienkārši, es zinu, ka vairākiem, kas tur ietrāpīja, viņiem, tā kā viņi sāk apšaubīt, tā kā sevi, savu to redzējumu, es nevienā brīdī nē. Es skaidri sapratu, jā, man bija process ar tiem cilvēkiem, ar cilvēkiem, kuri, ar manu auditoriju, jā, kuri, tas tāds atsevišķs stāsts. Varbūt, jā, kur es sapratu, kas ir kas, un ziniet, pat ne tik daudz ar auditoriju, ar vairāk ar tiem tuvajiem cilvēkiem. Jo bija, liekas, tuvi draugi, jā, kuri pat nepajautāja, kā es jūtos to. Jā, un bija pasveši cilvēki, kur man ļoti atbalstīja. Tā kā mans process bija saistīts ar to, bet es pēc tam arī sapratu, ka, es esmu kaut kur pieļāvusi kļūdas, kaut kur es esmu domājis, varbūt ne tā, kā es domāju tagad, jā. Ja jūs paši padomājat, atceries sevi pirms 5 gadi, un tu saproti, ka tu biji cits cilvēks, pirms 10 gadu tu biji vēl cits cilvēks, un pēc 5 gadu tu būsi cits cilvēks. Un tu runās savādāk un domās savādāk, un tas ir vispār normāli. Un tad es atceros arī ierakstīju, kad es saprotu, ka es visu, ko es darīju, mani nolūki bija tīri. Es darīju pēc savas izpratnes, jā, es runāju un darīju tā, kā bija, tā kā es tiešām domāju, un es vēl joprojām tā domāju. Daudz, kur es joprojām tā domāju. Jā. Lūk. Un es neiesaistījos. Jā, es neatbildēju, un jā, man var visu pasauli uzklipt virsū, bet tas nemainīs manu. Es esmu ļoti stabila tajā savā pasaules uzskatā, tajā, kā es jūtos, un principā, vēl kas ir, man ir bijuši tādi, gan kolēģi, gan varbūt, kas grib tā kā piespiest man izmainīt manu viedokli. Un tā ir varbūt mana tāda raksturīpašība. Saka, tas esot arī 9-niekiem, tas pēc ciparņiem. Kad mēs uzskatām, ka mums ir tā kā taisnība un ka mums ir vienīgā taisnība un kad nedzirdam citu tā kā viedokļus. Jā, varbūt tas tā ir daļēji, bet mēs arī ļaujam citiem palikt pie viņu viedokļiem. Tad es vispār nekad nemēģinu pārliecināt kādu. Es varu pateikt savu redzējumu, bet man pat nav svarīgi, vai tu manu redzējumu pieņem kā savu. Man vispār tas nav svarīgi. Es uzskatu, ka
kaut kāda augstākā patiesība ir viena, bet mēs savā prātiņā līdz tai nevaram nemaz aizsniegties. Taisnība katram var būt sava, un ne tikai var, bet arī vajag, lai katram ir sava. Un mēģināt kādam uzspiest savu taisnību, tā ir vardarbība pret to cilvēku. Un katram cilvēkam viņa vajadzīga kāpēc? Tāpēc, kad mēs veidojot savu pasaules uzskatu, mēs veidojam savu iekšējo stabilitātes sajūtu. Man ir svarīgi saprast lietas tik lielā mērā un tādā, ja es paņemu kaut ko kā savu puzles gabaliņu, ielieku sevi un es palieku pilnīgākā, viedākā, mīlošākā, labāks cilvēks, tātad tā patiesība, pat ja kāds uzskata, ka tas ir pilnīgs sviests, bet tā ir man noderīga patiesība. Jo man šī patiesība palīdz būt labākam cilvēkam. Šī taisnība, šis viedoklis vai šī izpratne. Jā. Kāds iet caur vēdām, kāds iet caur vēl kaut kādām mācībām, kāds iet caur dabu, kāds iet caur šamanismu, kāds iet caur vielu lietošanu. Tas viss ir, ja viņš kļūst labāks cilvēks, ja viņš labāk jūtās, ja viņš vairāk var iedot šai pasaulē kaut kādu pievienoto vērtību tieši tādā veidā, tad tā ir tā viņa taisnība, tas ir viņa pasaules uzskats, tā ir viņa patiesība, un es uzskatu, ka tā ir arī jābūt. Mēs esam ļoti individuāli, un mūsu mira zrieņi, mūsu pasaules uzskats katram atšķirās. Jā, un viņam tas ir, man liekas, visnepateicīgākais mēģināt kādam uzstiept savu pasaules uzskatu. Lūk, vai savu viedokli, vai savu redzējumu. Un tāpēc, tad, kad man kāds mēģina kaut ko pierādīt, tad es to uztveru kā manu robežu pārkāpšanu. Kamēr viņš to saka kā savu viedokli, jā, lūdzu, man ir ļoti interesanti tavs viedoklis, bet neliec man pieņemt viņu kā savējo. Man ir savs, un es pie viņa palieku. Un es ar viņu dalos. Un jums nav vispār jābūt maniem tur šitiem te, kas, jā, tur uzliek manas piedestāli. Ne, man ir interesanti tieši tie, kuri, tie, kas domā, man būs vienā stabulē, vai piekrīt visu laiku, man jau nav interesanti. Man ir interesanti arī tie, kas nebūs vienā stabulē, vienkārši nespiediet man. Tā kā man patīk, kad mēs varam pieņemt viens otru, jā, un apmainīties. Un cik interesanti, tavs kosmos ir tāds, manējais ir tāds, mums katram ir savs kosmos. Lūk, un tāpēc strīdēties par to, kuram ir taisnība un kurš tad ir sliktais, kurš tad ir labais, kurš ir pareizais, kurš ir nepareizais, tā ir tāda nepateicīga lieta. Man liekas, bezietīgi diezgan. Cilvēkiem ir vienmēr bijis raksturīgi apvienoties pret kādu, pat bērnībā reizēm nebija skaidrs, kāpēc kādam darīja pāri, viss tā darīja. Par instinktu sajūtu, ka jāpievienojas stiprākajam. Jā, tā ir arī tāda psiholoģiska fiška, tā ir. Pieaugušiem šobrīd šķiet pārāk grūti dzīvot apzināti. Padomāt par to, ka diez vai esam tikai, lai iet uz darbu un pelnīto naudu, pēc tam tērēt lielveikalos. Šķiet foršāk veidot savu ideālo Instagram dzīvi. Agrāk atbildēja arī agresīvi, tagad viss ir mierīgāk, skatos, kas par cilvēku, vai ir vērts, ko rakstīt vai teikt. Tagad tik pabrīnos, uzreiz jūtu, ka tēmē uz mani nebija forši. Daci, par šo runājam Pētera Kļavas retrītā par Dievu izpausmu attiecībā uz bērnu nāvē. Man patika ļoti Marijas Magdalēnas evaņģēlijs. Nekas nav mainījies, šķelšanās, dalīšanās, vienkārši saziņas no Bībeles, kas ir ļoti, ļoti dziļas un universāls. Man arī patīk. Ļoti šīs tieši vienkāršās lietas, kas ir bāze, vai ne? Tā jau mēs augam caur savām bedrēm, kā kāpos galviņas slāni pa slānim, ejam uz labāku sevis versiju. Cilvēks bez Dieva zaudē cilvēcību. Vai ne? Cik patiesi. Vai neticība nav tests ticībai? Viss, kas notiek, pašlaik ir tests. Jo ticība, ja nav paļāvības, ja nav darbības, tad ticība, viņa, tas ir tikai vārds, saproti. Un tāpēc viņa ir tā kā mirusi. Es vienkārši ticu Dievam. Ja es ikdienā to neizpaužu, jā, tos pamatlikums, to
Jo, ja Dievs ir mīlestība, ja es neesmu mīlestībā, tad es neesmu ticīgs cilvēks. Saproti? Jo, ja es nemīlu savu tuvāko kā sevi pašu, ja es nepieņemu viņa ceļu, viņa šīs dzīves dvēseles izvēles, jā, un viss jau, kas notiek tagad pasaulē, kur paliek arvien mazāk Dieva un patiesas ticības, dzīves ticības, caur darbību. Nav jau viņas, jo tur, kur ir agresīva, tur šķelšanās, vai tur ir mīlestība, vai tur ir Dievs, nav jau. Tur, kur grib karot, tur, kur grib nogalināt. Tas, kas notiek mūsu politikā, mūsu valstī, mūsu vispār pasaulē. Liekas, ka Dieva vispār vairs nav, ne? Kā lai viņu meklē? Kā lai viņu patur? Kā lai viņu notur? Ierīcēs jau arī nav, ne? Un kur ir? Un mēs zinām, runājoties šādi ir, vai ne? Skatoties viens otram acīs, dziedot dziesmas, izejot dabā, meditējot, runājoties ar Dievu. Un te padomā, cik minūtes dienā tu tam atvelti. Mēs, vai ne? Mēs tu. Cik stundas nedēļā mēs tam veltam. Cik mūsu dzīvē ir šī saskare, vai vispār pat atcerēšanās par Dievu. Mēs katrs esam ar savu redzējumu un jušanu, ka nevienam jārespektē otrs, jāpieņem no otras labais, kas rezonē. Tik ļoti rezonē tev šodien dalīšanās, paldies, sajūtu, ka man iekšējā pārliecība ir vēl kāda. Paldies, mīļā. Nu tā, nekavēšu šo skaisto dienu, jums vairāk. Paldies, ka bijāt ar mani, tik daudz šodienā. Tiksimies pavisam drīz. Visādos klātienes pasākumos. Jā, priecāšos jūs arī sajust Patreonā, kur ir diezgan aktīvi pašlaik. Un arī šeit, un vēl kaut kur skauju cieši uz tikšanos. Jā, un atgriezenisko saiti, ko jūs paņēmāt no šī ētera, kā vienmēr, kas jums visvairāk aizķērās, lūdzu ierakstiet komentāros pēc ētera beigām, lai es to varu izlasīt un sajust. Sajust jūs un sajust... kas jums ir svarīgs, kas mums ir svarīgs, kas mums visiem kopā ir svarīgs. Tā.